Ļoti bieži tiesāšanās izmaksā simtos tūkstoši, un Amerikā, protams, var pat aiziet miljonos. Ļoti, ļoti būtiski veikt pārbaudi. Turklāt viņu izdarīt gan no juridiskā viedokļa, pārbaudot preču zīmju datubāzes, gan no mārketinga viedokļa, gan no ērtības viedokļa. Piemēram, ja mēs ierakstam tajā pašā Googlā šo vārdu, mums augšā parādās ļoti, ļoti daudz uzņēmumi, kam ir identisks vārds, un mēs esam 58. lapspusē, tad šis arī ir iemesls, par ko padomāt. Tāpēc ir jāpārbauda, vai nav vārdam nevēlama nozīme, vai kādā no valodām viņš nenozīmē kaut ko tādu, ko jūs nevēlaties. Vai ir pieejama domēna vārdi tādu, kā jūs gribat. Jo, ja, piemēram, jums ir automātiski domēna vārds, un jūs domājat, ka jūsu klienti ies tajā domēnā, un tas domēna vārds jau ir aizņemts, un tur parādās kaut kas līdzīgs, vai tieši otrs kaut kas traucējošs, tad arī tas ir diskutabls jautājums, domājot par citu vārdu. Protams, ka jums jau preču zīme ir reģistrēta un viss jau ir noticis, tad tas ir savādāk, bet mēs runājam šobrīd par pārbaudi pirms lēmumu pieņemšanas par konkrēto zīmolu. Tad vajadzētu paskatīties, vai arī pēc būtības var reģistrēt. Jo, ja nosaukums ir aprakstošs, varbūt nav vērts viņā investēt daudz naudas un pielikt kaut kādu unikālāku sastāvdaļu. Lai jūs pirmkārt var tehniski atrast, otrkārt, lai zīmolam attīstoties, jūs varētu viņu aizsargāt un citiem aizliegt radīt līdzīgus vārdus.